Rudens sākās skolas dārziņi un studijas, un kas tik vēl ne, un pulciņa vēl. Un tas, par ko sūdzās un ar ko saskarās vecāki un bērni, ir pirmkārt tas, ka bērns slimo. Pastiprināti un vairāk. Protams, ir jāņem vērā tas, ka viņi droši vien no tādas kā mierīgākas un vides, kur ir mazāk cilvēki, nokļūst vidē, kur ir vairāk stresa un kur cilvēki ir vairāk. Protams, vairāk cilvēki, vairāk arī vīrusi un lielāka iespēja saslimt. Bet primāri jau ir tas stāsts par to imunitāti un par to, ka stress, īpaši tāds, ja tu sāc kaut ko jaunu, teiksim, bērns uzsāk gaitas vai bērnu dārzā vai skolā, kas ir pilnīgi jauna vide, pilnīgi jauni apstākļi, bez vecākiem, vai kādas citas šīs atbalsta personas, tad loģiski, ka tas viņiem šis stress palielinātais, tā teikt, sit pa nerviem un liek lielākas slodzi ar imūnai sistēmai, kas vienā brīdī var arī pateikt tā, stop. Primāri, protams, tā teikt, tas, kas ir jādara bez visu šo zāļu līdzekļu lietošanas, būtu jāskatās, kas un kā ir ģimenē, jo viena lieta ir šī pārunāšana, komunikācija starp bērnu un vecākiem. Otra lieta, ja mēs runājam par dārziņu, izvērtēt to, vai bērns ir gatavs. Tas, kas vēl papildu šai komunikācijai būtu jāņem vērā, ir tas, ka bieži vien vecāki savus bērnus uzreiz grib sākt vest uz dažādiem pulciņiem un aktivitātēm. Tad tas, manuprāt, arī būtu jāizvērtē, cik tas viss tieši tajā konkrētā brīdī ir labi un liederīgi, jo, teiksim, ja viņš uzsāk skolu vai bērnu dārzu, un tad viņam papildus vēl dod sportus kādus vai valodas vai vēl kaut ko citu, ko viņš arī tikko sācis. Pat ja ne tikko sācis, bet tad tā arī tomēr ir papildus slodze, tad varbūt, ka to var kaut kā menedžēt un pakāpeniski likt. Pat ja neskatoties uz šo visu, vecāki redz, ka bērns ir satraucies, nervos, sliktāk guļ, vai raudulīgāks, vai tieši otrādi histērijas un dusmas, tad vai nu homeopātiju var izmantot vai Baha ziedus. Ar homeopātiju var, teiksim, protams, jāskatās ir no simptomiem, bet tas, kas ir visbiežāk, par ko sūdzās, ir sliktāks miegs. Tad tur būtu pasifloras komplekss graudos. Bieži novērojams ir tāda kā hiperaktivitāte un grūtāk ir atslēgties bērniņam. Tur tad būtu viens variants ir kālija fosfāts no šuslērsāļiem, kas jau arī iepriekšējās reizēs bija minēts. Un otrs variants ir kālija fosfāta kompleksa graudiņi. Lielākiem bērniem no homeopātijas būtu vērts apdomāt arī avena tabletes. Tas, teiksim, tādos gadījumos arī, kad ir sliktāks miegs ar murgiem, ar tādām kā histērijām, vai tāpat ir raudulība, dusmas, tā kā tur tas komplekss ir no vairākiem šiem preparātiem, tad arī viņu var šajos visos gadījumos izmantot. Savukārt no Baha ziediem viņiem ir speciāla kombinācija, tā kā uzsākot kaut ko jaunu, veiksmīgs sākums bērnu dārzam, ja es atceros pareizi, tā arī saucās. Tas tad ir, protams, ne tikai bērnu dārzam, bet arī skolām, pat pieaugušajiem, uzsākot kaut ko jaunu, tā kā krasi mainot šo savu vidi un dzīvesveidu, tas ir tas, kas var būt atbalsts un palīdzēt.